kur aizlist ārpus stadiona. Stūrsitiens pie Šauļu vārtiem, izspēlē bumbu. Ventspilnieki piespēlē Karvārtiem. Jā, nu pirmā iespēja beidzot bija gūt vārtus. Ventspilniekiem tur Burzma vārtu priekšā. Kurš gan tur bija vārtu priekšā, kurš gan izdarīja to sitienu, grūti pateikt. Skatāmies, Žatkinam bija iespēja piespēlēt, viņš centās, tas pat nebija sitiens. Nu ko, pirmais patieši partneris, nē, bumbu atpakaļ nesaņem Vodiņš. Žatkins. Jā, pagaidu partneri, Mukins nāk palīgā, saņem bumbu, būs piespēle Garvārtiem. Nē, nav piespēle Garvārtiem. Lielisks Mukina sitiens zem vārtu pārlikņā. Skaisti nospēlēja 18 gadus vecais Ventspilnieku futbolists. Skaisti nospēlēja šajā epizodē Vladimirs Mukins. Iespējams, ka piespēli gaidīja arī vārtsargs. Jo tur Svārups lielā ātrumā skrēja uz vārtiem. Bija jau soda laukumā, skatāmies. Tur tālāk Svārups. Tuvoja augšējā stūrī lielisks sitiens sanāk Mukinam. Nespēja glābt komandu arī vārtsargs. 1-0 un 3-0 divu spēļu summā futbola kluba Ventspils labā. Mukinam pirmie vārti sitienam atvēlētajā sektorā. Spēle gar vārtiem. Vārtu stāps glābj. Šķiet, ka Raļkevičs pirms tam arī mazliet bumbu skāra. Nu, divi ļoti bīstami Šauļu komandas uzbrukumi. Vēl viens būs stūra sitiens. Būs stūra sitiens no Ventspilnieka bumbu atstāja laukumu. Šauļu futbolisti cenšas izlīdzināt rezultātu. Viņi labi saprot, ka finālā visticamāk viņi vairs netiek. Bet tas jau nenozīmē, ka jābeidz spēlēt uz vārtu pārlikņa. Krīt bumba. Nu šeit nedaudz pārvērtēja šo situāciju Raļkevičs. Pārāk pašpārliecināti darbojās. Viņam likās, ka bumba lido pāri vārtiem. Tā trāpīja pa pārlikņu. Skatāmies. Nu, augšas bumba uzkrita uz pārlikņa. Ļoti labs. Un tagad jau Šauļu komanda atkal uzbrukumā uz maiņu iznākušais Kuizins. Pa labi Veževičam. Veževičs. Mazlietiņ. Pietrūka Špukam, lai ieraidītu bumbu vārtos. Tā bija piespēle gar vārtiem. Tas nebija sitiens. Neaizsniedzās līdz bumbai. Raļkevičs neaizsniedzās. Tāda, ko uz īpašām pūlēm pārtvēra vārtsargs Simaitis. Raļkevičs neķer bumbu. Un tagad vēlreiz Raļkevičs. Teicams spēlē Ventspilnieku vārtsargs. Gan pirmajā epizodē nav ko riskēt. Jāizsit bumba no sodlaukumā ar dūrēm, īpaši, ja tā ir slidena, slapja. Nu, un šeit Raļkevičs skaistā lēcienā atvairīja bumbu, kas lidoja. Tad bumba ir Šauļiem. Nu, lai kāds būtu rezultāts, lai cik reāls un teorētiski tūs. Martines apspēlē vārtsargu un neiesit. To kurā arī netrāpa. Nu, pārāk pavirši jau spēlē Ventspilnieki šajās epizodēs. Nu, beidzot. Ja ne tā, tad citādi. Iemocija bumbu vārtos beidzot Ventspilnieku Oļegs Žatkins. Nu, tika atalgots par savu milzīgo centību šajā spēlē Ventspilnieku 10. numurs Oļegs Žatkins. Skatāmies. Šeit Mukins. Un Žatkins vienkārši pieliek kāju 2-0. Bet pirms tam pāris epizodēs ļoti pavirši nospēlēja Ventspilnieki. Dabūs viņi par to brāzienu no sava galvenā trenera, no Sergeja Podpalija. Par to es nemirkli nešaubos.
2-0 arī atbildes spēlē un jau 4-0 2 spēļu summā 81. minūtē. Tika Šauļu futbolisti atkal uzbrukumā piespēlē sodlaukumā. Raļkevičam jāiziet. Viņš to būtu darījis, bet tur Mukins bija tuvāk bumbai un viņš arī spēlēja. Tur neviena no Ļoša partneriem nebija tādos. Savā laukumā viņi trāpīja gan pa stabu, gan pa pārlikni. Ventspilī arī viņi trāpīja gan pa stabu, gan pa pārlikni. Jā, nu. Līdz galam spēlē gan Mukins, gan Pilips. Neviens negribēja piekāpties šajā epizodē. Pārkāpuma tāpēc nav. Un ļoti redz gadījums futbolā. Strīdas bumba, jā, nu te. Tas nevis 18, nebija divi varianti. 18, 19, nu vieta laiks, protams, ir noteikti vēlāk. Žatkins atkal varēja nonākt, nu, sapinās nedaudz, sapinās bumbas vadīšanā. Oļegs Žatkins, nu, tas droši vien jau uz noguruma rēķina. Visas 90 minūtes ļoti aktīvi viņš spēlē. Protams, ka beigās jau ir pagurums. Tā, kompensēt no 4. tiesneša. Ai, Martīnes. Nē, Sibamūra bija atnācis uzbrukumā, netrāpīja. Sibamūra, skatāmies, apsteidz visus un, būtu viņš trāpījis, tur nebūtu variantu, protams, kur bumbai